Labdien! Un prieks, ka esat pievienojušies Excellent Latvija rīkotajā webinārā par uzlabojumiem un jaunumiem programmatūras jaunajā versijā. Mani sauc Klavāns Kārlis, un šodien vadīšu programmatūras jaunās versijas webināru. Informēju, ka webināra plānotais ilgums ir līdz 1 stundai, kuras laikā tad droši ir iespēja uzdot jautājumus mums rakstot tepat čatā, uz kuriem sniegsim atbildes webināra beigās. Ja iepriekšējā versijā akcents tika likts vairāk uz jaunajām integrācijām, kā klientu sadarbības partneru izpētes, risku vadības un sankciju kontrolas platformu, tie, kur atcerās NILN.LV, kā arī iebūvēto biznesa inteliģences rīku FlexBI, ko jau aktīvi izmanto mūsu klienti, tad šajā versijā, ņemot vērā klientu ieteikumus, esam gan uzlabojuši esošo, gan arī izveidojuši jaunu funkcionalitāti programmatūrā, par ko būsim priecīgi, ja no jums arī saņemsim kādu atgriezenisko saiti. Kopumā versijā ir ap 100 uzlabojumiem. Kā pirmo noteikti vēlētos izcelt, ka esam izveidojuši jaunas Word dokumentu formas. Tad bija lūgums arī veidot jaunas dokumentu formas, kas ir avansa norēķiniem un darba laika tabulām, izvēloties avansa norēķina moduli, reģistru avansa norēķini, izvēlēsimies jebkuru avansa norēķinu, tad šobrīd ir iespējams apskatīties arī šo te avansa norēķinu Word dokumentu formā. Tas pats arī attiecas uz laika tabulām, izvēloties arī algas, skatoties darba laika uzskaitas tabulas, tad noteikti varam apskatīties kādu no piemēriem, ka bija lūgums, ka ir nepieciešama arī Word forma tieši darba laika uzskaitas tabulām, tad to ir iespējams arī jau izmantot. Noteikti arī runājot par dokumentu formām, tad arī atskaitāja personīgais konts, turpat pie algu modulī, tad ir iespējams arī eksportēt, respektīvi personīgo kontu, kas būtu arī kā dokumentu forma. Klienti arī ļoti augstu novērtē to, ka mums ir Word dokumentu forma ne tikai izveidotiem reģistriem, kā piemēram arī tas pats jauninājums arī avansa norēķiniem darba laika tabulām, lai gan arī augstu vērtē to, ka mums ir iespēja tieši drukā daudzlapušu Word formas, kas būtu saistīts ar norēķiniem pēc līgumiem. Vispār kopumā ar Word dokumentu formām jūs varat iepazīties arī mūsu, tā teikt, krātuvē, bibliotēkā, kas visiem klientiem ir pieejamas. Tad kā tās definēt, kā tās izveidot, viss ir jūsu rīcībā, droši ņemiet un izmantojiet. Šobrīd arī, lai vieglāk pārvietotu esošās dokumentu formas no vienas kompānijas uz otru, esam pievienojuši programmatūrā jaunu funkcionalitāti, kas eksportē esošās dokumentu formas, respektīvi jūs izveidotās, un to iestatījumus no vienas kompānijas uz citu. Ja ir saistīti uzņēmumi, piemēram, tad jūs izmantojat arī, vai vēlaties izmantot arī iepriekš izveidotās dokumentu formas, lai nebūtu jāveido pa jaunu šīs te formas, jums šobrīd ir opcija eksportēt jau eksistējošās dokumentu formas, ne tikai pašu dokumentu kā tādu, bet tieši arī iestatījumus. Šāda darbība ir iespējams veikt, izmantojot sistēmas moduli, rutīnas, eksports, un šobrīd ir iespējams eksportēt Word formu definīcijas, pieņemsim saglabāt uz tās pašas darba virsmas. Un tādā pašā veidā jums ir iespēja importēt arī šīs te dokumentu formas jau jaunajā kompānijā programmatūrā. Mana personīgā pārliecība ir tāda, ka darbinieki ir uzņēmuma svarīgākais resurss, un vadība bieži vien piedāvā dažādas darbinieku motivējošās labuma programmas. Kā viens no labumiem, ko bieži vien ievieš uzņēmumi, ir papildus atvaļinājuma dienas. Līdz ar to esam pievienojuši iespēju pievienot dažādu daudzumu atvaļinājumu dienas katram darbiniekam individuāli, kā arī ērtu veidu, kā veikt izmaiņas gadu no gada. Atgriezīsimies algu modulī, reģistrā līgumi, izvēlēsimies kādu no darbiniekiem, tad šķirtnē papildus, ja uzņēmumā ir nosacījums, piemēram, tiešām pēc 3 nostrādātajiem gadiem, kad tiek piemērots nevis 20 atvaļinājumu dienas, bet, piemēram, 21, tad šeit to ir iespējams arī veikt. Tad, lai automātiski rēķinātu šīs atvaļinājuma dienas jau no 21 pieejamās. Turpat pie algām noteikti jāpiemina arī
funkcionalitāti, ka esam pievienojuši jaunus kolonus, gan sākuma datums, gan beigu datums, ja tīpaši, ja darbinieku skaits ir ievērojams, un tad, lai vieglāk būtu atfiltrēt tātad vai nu pēc sākuma datumiem skatoties, kad varbūt tuvojas kāda pārbaudas laika beigas un tam līdzīgi, tāpat arī to ir iespējams skatīties arī pēc kolonas pēc beigu datuma, ja tas ir nepieciešams. Šajā versijā noteikti lielākais fokus tika likts uz mūsu pēdējā laika lolojumu, proti Excellent portālu. Tiem, kas jau to izmanto, noteikti pamanīs papildus funkcionalitāti. Tiem, kas vēl nebija saskārušies, tad īsumā par to, kas īsti varbūt ir Excellent portāls. Excellent portāls ir mākoņa aplikācija pārlūkā bāzēts rīks, kas ir atsevišķi no standarta Books vai standarta ERP. Tas, tā teikt, griežas neatkarīgi mākonī, taču tā ir tiešsaistes datu apmaiņa ar jūsu programmatūru. Vai tas ir standarta Books variants vai tomēr ERP. Datu apmaiņa notiek tiešsaistē, proti darbības, kas ir veiktas no programmatūras puses, atspoguļojas Excellent portālā, vai tieši otrādi, ja darbības tiek veiktas no portāla puses, notiek sinhronizācija ar Books vai ERP. Excellent portāla mērķis ir nodrošināt portāla pieejamību ne tikai lielajiem uzņēmumiem, bet arī mazajiem un vidēja līmeņa uzņēmumiem, kam īsti varbūt nav vajadzības abonēt klāt papildus vienlaicīgo lietotāju, tomēr darba specifika var būt tāda, ka tomēr daļai būtu jāpārvalda dati un pats galvenais, lai tie sinhronizētos ar pašu programmatūru. Excellent portāls ir palīgs ikvienam uzņēmuma darbiniekam, neatkarīgi no ieņemamā amata vai darbinieku skaita uzņēmumā. Kas ir šie jaunumi, kas ir ieviesti un kā jaunā funkcionalitāte palīdz klientiem ikdienā, par to mums vairāk pastāstīs mūsu Excellent portāla produktu vadītāja Ērika. Ērika, došu tagad vārdu tev. Jā, labdien! Es esmu Ērika. Šodien runāšu par portāla galvenajām priekšrocībām un parādīšu arī praktiskus piemērus. Pēdējā gada laikā ir ieguldīts liels darbs portāla ieviešanā un turpinās izstrāde arī, lai portāls būtu vēl ērtāks un funkcionālāks. Lielākie ieguvumi Excellent portāla izmantošanai ir tie, ka pašapkalpošanās portāls ir palīgs gan darbiniekiem, gan personāla daļai, gan vadītājiem, ātrāk pildīt uzdevumus, samazināt manuālo darbu, ātrāk atrast informāciju un iesaistot arī citus kolēģus procesā, apmainīties ar datiem un redzēt pašu aktuālāko informāciju, izsekot apstiprināšanas plūsmām portālā. Tātad, kā jau Kārlis minēja, tad risinājums mums ir mākonī un ir iespēja pieslēgties ar web pieeju. Visi dati Excellent portālā tiek saņemti no standarta ERP vai standarta Books atkarībā, ko jūsu uzņēmums lieto. Un tātad veicot datu ievadi portālā vai serverī, tie automātiski sinhronizējās savā starpā un īsā laikā aktuālā informācija ir pieejama visām iesaistītajām pusēm. Portālā ir iespēja izmantot vairākus moduļus vienu vietu. Šobrīd ir personāls, pārdošana, realizācija, arī piegādātāji un nākotnē arī citus no vairāk nekā 20 sistēmā pieejamiem moduļiem varēs izmantot portālā. Tātad tā ir gan kā dokumentu aprits platforma, gan kā darbinieku pašapkalpošanās platforma. Šobrīd jaunums, tātad neskaitot personāla un algu moduli, kas jau iepriekš bija prezentēts, ir pievienots tātad arī pārdošanas, kā jau minēja, visi šie moduļi, un arī bilance un inventarizācijas. Šobrīd visi pieejamie reģistri ir tādā kā sarakstā, bet šobrīd mēs strādājam, lai izdalītu katru moduli, tātad sadalot sadaļas. Būs tātad personāla modulis, kuru varēs izvērst un tur redzēt visus uz personālu attiecināmos reģistrus. Tad būs realizācija, tur būs pieejami kontakti, rēķini, klientu pasūtījumi, un tad būs atsevišķi sadaļa piegādātāji, kur arī būs definēti tātad kontakti un piegādātāji rēķini, un arī katrā no tām sadaļām varēs apskatīt neapmaksāto rēķinu žurnālu. Šobrīd mēs vēl pie tā strādājam, tāpēc pagaidām mēs visu redzam tādā vienā sarakstā. Šobrīd arī ļoti ērti portālā ir pārslēgties starp kompānijām. Ja jūsu uzņēmumā ir vairākas kompānijas, ir iespēja nomainīt valodu. Šobrīd ir pieejamas 3 valodas, bet es domāju, ka
nākotnē būs iespējams arī kādu citu valodu pievienot. Darbinieks un vadītājs no sava profila var apskatīt, kurā departamentā viņš ir vadītājs, kurā departamentā, un var arī apskatīt uzkrātās atvaļinājuma dienas un arī uzkrātās papildus atvaļinājuma dienas. Šajā portālā var definēt dažādas lomas, ir nodalīts darbinieka profils un var nodefinēt vadītāju, grāmatveža vai pārdevēja profilu, un tad atkarībā no tā, kāds lietotājs būs, viņš redzēs visus nepieciešamos reģistrus savam darbam. Pieslēgšos kā darbinieks un parādīšu, ko redz darbinieks profilā. Šeit es arī varu nomainīt valodu, es varu apskatīt savu departamentu un savas uzkrātās atvaļinājuma dienas. Tad es varu apskatīt prombūtnes plānus, visus savus prombūtnes plānus un var redzēt viņu statusu, vai viņš ir apstiprināts, vai jau ir izveidots rīkojums, lai varētu veikt aprēķinu. Un parādīšu jums, kā es kā darbinieks varu izveidot jaunu prombūtnes plānu. Ja, līgums jau man ir pievienots un izvēlēšos prombūtnes veidu. Izvēlēšos atvaļinājumu. Un šeit arī šajā sadaļā apakšā es varu apskatīties jau uz šo datumu, cik man ir pieejamas man atvaļinājuma dienas. Ja, šobrīd redzam, ka mēs nevaram iet atvaļinājumā, jo ir ar mīnus zīmi. Un otrā rindiņā mēs redzam, cik atvaļinājuma dienas ir izvēlētajā periodā. Izveidojam tātad prombūtni, redzam detalizētāku informāciju un pieņemsim, ja mēs zinām, ka mums ir ieplānota maiņu grafikā kāda maiņa, mēs varam pievienot, ka esam vienojušies ar kādu no kolēģiem, ka viņš uzņemsies šīs maiņas, ja? Un tad mēs nosūtam apstiprināšanai savam vadītājam. Tālāk. Šeit prombūtnēs mēs varam apskatīt visas apstiprinātās un apmaksātās prombūtnes, ja? Visus veidus, un arī varam apskatīties aprēķinu. Redzēt vidējo izpeļņu par pēdējiem 6 mēnešiem un arī visu apmaksu un periodu. Tālāk parādīšu jums dokumentu sadaļu. Šeit es redzu visus dokumentus, kas attiecās uz mani kā uz darbinieku. Un arī šeit es varu apskatīt, vai tas ir apstiprināts vai nav apstiprināts, ja, un varu izveidot arī jaunu. Izveidošu šobrīd paziņojumu, piemēram, šeit man ir pieejami visi rīkojumi veidi, ja? Tie, kas ir nodefinēti standard TRP vai standard books. Mēs varam tur, tātad administrators var pievienot, var noņemt pēc nepieciešamības. Un es izvēlēšos paziņojums un veidošu. Tālāk šeit es varu pievienot datumu. Pieņemsim, kad es vēlos paziņot, ka es esmu mainījusi kontu numuru. Ja? Tad es no 1. decembra vēlos, lai man uz jaunu kontu maksā manu algu. Konta informācija. Konta. Tā. Un saglabā ierakstu automātiski. Tātad es varu nosūtīt apstiprināšanai, un mans vadītājs jau redzēs, kad es esmu iesnieguši šo informāciju, un tālāk viņš var apstiprināt, un tā kā, ka es, no 1. decembra pieņemsim, es varu saņemt savu algu uz jauno kontu, ja? Un tālāk nodot grāmatvedībai arī šo informāciju. Tālāk apskatīsim maiņu grafikus. Šeit es varu apskatīt visus maiņu grafikus, kuri attiecās uz manu departamentu. Ja, šeit es redzu arī savus kolēģus, kuriem ir piešķirtas maiņas. Vēl es gribēju pateikt par prombūtnes plāniem. Kad, ja es pieņemsim izveidoju jaunu prombūtni, bet man ir jau apstiprināta cita prombūtne, tad tajā brīdī, kad es pieprasīšu jaunu atvaļinājumu, man būs paziņojums, ja, kad jums jau ir apstiprināta prombūtne šajā periodā un neļaus izveidot pieprasījumu. Tā, atgriežamies pie maiņu grafikiem. Jā, tātad, lai arī plānotu savu prombūtni, es varu apskatīties maiņu grafiku un saprast, vai es
vai man tajās dienās ir jāstrādā, vai iespējams es varu pamainīties ar kādu kolēģi un mainīt savu grafiku. Mums portālā tātad ir arī iespēja apstiprināt maiņu grafiku. Es piekrītu tām maiņām, kas ir pievienotas maiņu grafikā, vai arī noraidīt. Ja? Atkarībā no uzņēmuma prasībām ir iespēja atzīmēt, vai es tikai iepazinos ar maiņu grafiku, vai arī es apstiprinu. Ja? Vai arī nosūtīt, piemēram, komentāru, kāpēc es noraidu izveidoto maiņu grafiku. Un tālāk, kā darbinieks, varu apskatīt arī savas algas lapiņas. Šeit mums ir uz aktuālo datumu, izņemsim datumu, un šeit es varu apskatīties savas algas lapiņas. Kā mums sistēmā būs nodefinēta algas lapiņas forma, tādu mēs arī varēsim atvērt. Tā. Tas bija par darbinieka profilu. Tātad, kā mēs redzējām, mēs diezgan daudz informācijas varam iegūt kā darbinieki portālā. Parādīšu, kā izskatās portāls no departamenta vadītāja puses. Tātad šeit ir daudz jau vairāk tie lauki, kurus var izmantot darbam. Un pirmā sadaļa ir uzdevumi. Ja? Šeit es redzu, ka man ir 113 neizdarīti darbi, kuriem man vajadzētu iziet cauri un apstiprināt. Tātad šī sadaļa mums palīdz organizēt gan komandu darbu, uzlabot dokumentu un informācijas apriti, izsekot apstiprināšanas plūsmām, sekot nepadarītiem uzdevumiem. Ir iespēja uzstādīt un saņemt automātiski atgādinājumus un paziņojumus par uzdevumiem un veicamajām darbībām, lai tātad darbinieki būtu produktīvāki. Šeit arī ir iespēja sūtīt dokumentus, pievienot failus, saskaņot un elektroniski parakstīt, izmantojot e-parakstu vai citas elektroniskās parakstīšanas iespējas. Un atgādinājumus, paziņojumus par uzdevumiem ir iespēja nosūtīt uz e-pastu, un to visu var definēt standard ERP vai standard books, atkarībā, ko jūs izmantojat. Tā, atvēršu, pieņemsim, šeit man stāv neapstiprināti uzdevumi. Pieņemsim šo uzdevumu, ja? Dokumentam ir nepieciešams apstiprinājums. Un no šī uzdevuma es varu pāriet uz ierakstu. Šeit es redzu, kad ir izveidots dokuments ar testa datiem, un es varu apskatīt, no kā mēs sagaidām apstiprinājumu uzdevumam. Tā, atgriezīsimies pie uzdevumiem. Es gribētu jums parādīt prombūtnes plāna uzdevumu. Jā. Un šeit mēs arī no šī uzdevuma varam apskatīties ierakstu. Tātad redzam, ka šobrīd ir apstiprināšanas uzdevums, un pieņemsim, es varu no šī ieraksta izveidot prombūtni, un to prombūtni tātad varēs izmantot grāmatvedis aprēķiniem jau. Parādīšu jums, kā izveidot uzdevumu. Uzdevuma tips. Šeit ir dažādi arī, kas ir definēti mums standard ERP vai standard books. Tātad es izvēlēšos ar uzdevuma tipu saini parakstāmie dokumenti un veidošu teksts, pievienošu pielikumu. Vienkārši kā piemēram. Tātad šeit mums ir iespēja pievienot failus, ar augšu pielādēt funkciju, un pēc tam arī ieejot uzdevumā, mēs varam ielādēt priekš sevīm to sagatavoto pielikumu, ja? Saglabāt, piemēram. Vai arī izdzēst ar šo funkciju. Tā, un lai mēs elektroniski parakstītu, ir jāuzspiež sākt parakstīšanu. Vēlreiz. Un tad ir iespēja parakstīt šo dokumentu. Atverās man elektroniskās parakstīšanas loks, un šeit es varu apskatīt parakstāmo dokumentu, tos cilvēkus, kas ir parakstītāji, un tātad pievienojot visu, izvēloties nepieciešamo parakstīšanas veidu, pievienoju visu informāciju un parakstu. Un pēc tam tātad varēs redzēt dokumentā, kuri ir parakstījuši elektroniski.
Tātad šeit tās iespējas ir arī ļoti plašas un viss atkarīgs, kādus iestatījumus jūs izvēlaties savā sistēmā. Un nodefinēt dažāda veida uzdevumus ir iespējams un pievienot apstiprināšanas noteikumus. Tālāk parādīšu darbiniekus. Šeit mēs varam apskatīt visus darbiniekus un pati aktuālākā informācija. Departaments, nodokļu grupa, amats, un personas kods. Ir iespējams arī pievienot jaunu darbinieku un līgumi. Tas ir tā kā arī viss no algu moduļa pievienots. Šeit tātad mēs redzam visus darbinieku līgumus. Un šajā pozīcijā mēs varam pievienot, pieņemsim, beigu datumu, un šī informācija tālāk tātad nonāks, piemēram, pie personāla daļas vai pie grāmateža, kurš tālāk varēs veikt gala aprēķinu. Šeit var pievienot līguma izmaiņas. Es jums tagad detaļās neiedziļināšos, lai varu parādīt vēl vairāk funkcijas. Bet tātad šīs visas līguma izmaiņas, kas tiks pievienotas, parādīsies arī darbinieka līgumā. Un nākamā ļoti svarīgā lieta - prombūtnes plāni. Šeit es redzu visus, tā kā esmu departamentu vadītājs, šeit es redzu visu savu darbinieku pieteiktās prombūtnes. Ja? Un šeit es viņas varu apstiprināt vai noraidīt. Gribēju jums parādīt, ka... Jā, lūk, šis piemērs. Tātad ir pieteikta prombūtne, un man šajā prombūtnes plāna apstiprinājuma logā parādās tas, ka darbiniekam šajā periodā ir reģistrēta maiņa grafikā. Un es no šejienes varu pāriet uz šo maiņu grafiku. Un es redzu, pieņemsim, ka man šeit ir plānota maiņa. Un atbildīgais tātad var, pieņemsim, ja viņš piekrīt, kad ir samainīta maiņa, viņš var caur detalizēto skatu, var, pieņemsim, izdzēst šo maiņu un pēc tam atjaunojot datus, parādīsies tātad apstiprinātā prombūtne. Šobrīd es nedzēsīšu, vienkārši parādu jums tās izmantošanas iespējas. Un tātad atgriežos es pie prombūtnes plāniem. Ļoti ērti ir izmantot un arī apstiprināt prombūtnes saviem darbiniekiem, arī nokontrolējot, vai maiņu grafikā viss ir korekti. Tālāk, tātad šeit arī es redzu visus darbiniekus, kuriem ir jau apstiprināts prombūtnes, varu apskatīties aprēķinu, vidējo izpeļņu. Nākamā sadaļa būs dokumenti, kuru es apskatīšu. Sistēmā ir iespēja veidot, saskaņot, parakstīt dokumentus, nodot citiem saviem kolēģiem vai darbiniekiem. Jā, tas ir tas pats, ko es jums rādīju arī no darbinieka profila. Tieši pilnīgi tādas pašas pieejamās rīkojuma formas. Un varu izvēlēties arī darbinieku šeit. Izvēlos un veidot. Varu pievienot virsrakstu, tekstu, datumus un nosūtīt apstiprināšanai. Varu arī pievienot pielikumus, drukāt. Tātad ļoti dažādas tās iespējas. Pastāstīšu par ļoti lielu arī bloku, kas ir maiņu grafiki. Parādīšu, kā izveidot. Šeit maiņu grafikus mēs varam veidot gan departamentam, gan arī pa departamentu un pāmatiem. Ja? Pieņemsim, šeit es izvēlēšos pārstāvniecības vadītājus un izveidošu decembrim grafiku. Tātad, šeit man svarīgi apskatīt, ir, kādas maiņas ir pieejamas šim departamentam. Ja? Un izvēlēties, kādu maiņu es, pieņemsim, piešķiršu Viktoram. Izvēlēšos slīdošo 8 stundu, un es varu vai nu pievienot
dažādās dienās, atkarībā no tātad laika plānošanas mērķiem, vai arī es varu pievienot visās dienās. Un šeit apakšā es redzu, cik stundas kopā es esmu piešķīrusi, tā kā nostrādāt, un arī cik darba dienas un kādas maiņas. Tā, tagad es paslēpšu maiņas. Ja, un šeit ir izvērstais skats. Es varu, pieņemsim, arī manuāli izlabot maiņu stundas. Un visas šīs maiņu grupas ir pievienotas standard ERP vai standard books. Jā, Laura? Man ir jautājums par šo brīdi, kur var mainīt, bet vai ir iespēja arī atsevišķi šeit pie maiņu grafikiem uzlikt virsstundas, jo to var izpildīt pie tabelēm. Pēc tam, kad ir apstiprināts grafiks un izveidot tabeli, tur var ielikt atsevišķu rindiņu virsstundas. Bet šeit tādas iespējas nav. Nē, šeit nebūs tāda iespēja. Šeit var visas kopējās stundas, un redzot, pieņemsim to kopējo skaitu, mēs jau varam saprast, vai būs virsstundas vai nebūs. Un tad veidojot laika tabulu, tad arī varēs definēt tās virsstundas. Labi, paldies. Jā, un tātad, ja mēs manuāli, pieņemsim, labojam maiņu stundas, pieliksim 19, saglabāt. Un šajā brīdī nomainās tātad simbols ar izsaukumu zīmi, nozīmē, ka mēs esam manuāli kaut ko labojuši, un to mēs varam pēc tam apskatīt. Ja? Un tātad šeit mums ir viena diena, ir manuāli labotā maiņa, teiksim tā. Tālāk, mēs varam tātad vienkārši, mums ir divi skati. Mums ir pārskats un mums ir detalizētais skats, kur mēs redzam no cikiem līdz cikiem konkrēti mēs strādājam, ja, un tātad cik stundas ir plānotas. Šeit mēs varam arī pievienot rindu, piemēram, citu darbinieku pievienosim. Pievienot. Rādīt maiņas un izvēlamies, pieņemsim, pirmo pieejamo maiņu. Ja viņa rādīsies zila, un arī atķeksēsim, būs visas stundas, visas dienas. Redzam, kad ir pārāk daudz stundas plānotas un varam izņemt kādas dienas un plānot, lai mums nav pārāk liels virsstundas. Ja, pieņemsim šādi. Un šeit mēs arī redzam kopā stundas par visu departamentu un plānotās dienas. Nākotnē mēs esam plānojuši arī pievienot iespēju redzēt visam departamentam pa dienām plānotās maiņas, kāda veida maiņas ir plānotas, cik daudz, un tad arī par visu mēnesi kopā. Tā, lai tā laika plānošana ir daudz efektīvāka. Tad iespēja ir kopēt rindu. Ja es pievienošu kādu citu darbinieku un nokopēšu to rindu, tad izveidosies tieši tāda pati rinda tam darbiniekam, kuru es izvēlējos. Tālāk es varu arī dzēst šo rindu. Ja es saprotu, ka man, pieņemsim, tas darbinieks ir citā departamentā, es viņu paņemu un izdzēšu. Un ja, pieņemsim, darbinieks ir nostrādājis pāris dienas, ja, un vēl maiņu grafiks nav apstiprināts līdz galam un nav arī izveidot laika tabula, tad mēs no šejienes varam izveidot laika tabulu atbrīvojamajam darbiniekam. Ja? Tad es izveidošu laika tabulu. Un no šīs laika tabeles es varu atvērt arī to pašu maiņu grafiku. Mums šeit ir vēl 4 funkcijas pievienotas.
Ja pieņemsim, mēnesis vēl nav beidzies, bet ir kaut kāda prombūtne parādījusies, un pieņemsim, tā ir pievienota standarta ERP vai standarta books, tad, zinot to, mēs varam atjaunot datus, un tad pieņemsim, šeit parādīsies arī tās prombūtnes, un mēs varam nedaudz pārplānot tās stundas. Tad ir iespēja arī kopēt grafiku. Parasti to izmanto, ja pieņemsim, mēs zinām, ka mums tam pašam departamentam ir pilnīgi jāstrādā pilnīgi tādas pašas maiņas kā iepriekšējā mēnesī. Un šī ir ļoti tāda ērta funkcija. Tā, un šeit ir vēl viena lieta, ko es vēlos pieminēt. Tad, kad mēs izveidojam maiņu grafiku, mēs viņu varam saglabāt kā plānu. Un tajā brīdī, kad mēs viņu saglabājam kā plānu, atkarībā no tā, kāda iestatījuma definēta, ja, aiziet darbiniekiem paziņojums par to, ka ir izveidots maiņu grafiks priekš viņiem. Viņi var iepazīties ar šo maiņu grafiku un arī pēc uzņēmuma noteikumiem viņi var vai nu vienkārši atzīmēt, ka viņi ir iepazinušies, vai arī viņi apstiprina vai noraida ar kādu konkrētu komentāru, kāpēc viņi, pieņemsim, nevar kādā dienā strādāt. Un tad pārplānot arī ļoti ērti caur uzdevumiem to var izdarīt. Tālāk es vienkārši apstiprināšu. Jā, man ir paziņojums, ka jau ir apstiprināts. Tālāk parādīšu jums laika uzskaites tabeles. Tas jau jums rādīja, kad ir izveidota laika tabele no maiņu grafiku, kur mēs varam arī pārslēgties starp maiņu grafiku un tabeli. Un šeit arī varam apstiprināt. Pieņemsim, šeit ir atbrīvojamā tā laika tabele, bet zinām, ka maiņu grafikā bija vēl viens darbinieks, un tad mēs tātad veidojam laika tabulu. Un izveidojās laika tabula tikai tam darbiniekam, kuram vēl nav izveidota tabele. Un tālāk es varu arī pārslēgties atpakaļ uz maiņu grafiku un redzēt visus datus. Tātad ļoti ērti var pārslēgties ar pierakstiem. Tā, un šeit arī es varu redzēt visu savu darbinieku algas lapiņas, izvēlēties periodu, meklēt pēc darbinieka ļoti ērti un pārbaudīt datus. Tātad tā bija tā personāla daļas sadaļa, kuru mēs apskatījām. Un tālāk es jums parādīšu realizācijas sadaļu. Par inventarizācijām šobrīd es jums nestāstīšu, jo tas vēl ir izstrādes procesā, bet būs iespēja arī tātad no portāla izveidot jaunu inventarizāciju un arī apskatīt jau esošu un apstiprinātu inventarizāciju. Tas būs vairāk tā kā grāmatvežiem funkcija. Tātad tālāk. Mūs interesē kontakti. Kā mēs zinām, mēs varam veidot gan piegādātāju, gan klientu kontaktos. Parādīšu jums, kā to var izdarīt. Šī sadaļa tātad ir ļoti ērta priekš pārdošanas vadības. Ja? Iespēja ātri apstiprināt pasūtījumu un no pasūtījuma izveidot rēķinu, saskaņot rēķinu ar kolēģiem un redzēt saskaņošanas vēsturī, saskaņotos datus, sinhronizēt arī ar sistēmu, ar standarta ERP vai standarta books, nevadot tātad tos atkārtoti. Un tie dati sinhronizējas ļoti īsā laikā, dažreiz sekundžu laikā pat. Pievienošu jaunu klientu. Jā, pieņemsim, ka viņam ir šāds reģistrācijas numurs. Pievienošu e-pastu, kuru varēs izmantot, lai sūtītu gan pasūtījumu, gan rēķinu. Un visu pārējo nepieciešamo informāciju. Ja? Un saglabā ierakstu automātiski, un mani brīdina, ka es jau esmu kādam pievienojuši šādu e-pastu. Mēs viņu ignorējam. Tātad mums ir jauns klients, un mēs varam izveidot, piemēram, klientu pasūtījumus. Veidosim jaunu. Izvēlamies mūsu jauno klientu. Klients Rīga. Samaksas termiņu. Veidojam. Un tātad šeit mēs varam pievienot jau pieejamos artikulus. Nākotnē mums arī ir
izstrādē funkcija, ka šeit jau mēs redzēsim, vai pieejamās preces ir noliktavā, pieņemsim, vai mēs varam šādu pasūtījumu jau apstiprināt. Šeit mums ir arī jau cena no sistēmas, pievienojumu daudzumu, un tālāk mēs varam izvēlēties, ka mēs varam sagatavot rēķinu pirms piegādes, lai mēs varētu izveidot no šī ieraksta arī rēķinu. Atzīmēsim un apstiprināsim šo klienta pasūtījumu. No šejienes mēs varam arī sūtīt e-pastu, un klients saņems tātad šo pasūtījumu. Paraksta aktivitāte arī attiecās uz klientu, kad mēs sagaidīsim no klienta, ka viņš apstiprinās šo pasūtījumu. Un tālāk mēs varam veidot rēķinu. Reku šeit ir mūsu izveidotais rēķins, tātad par 10 bērnu grāmatām, un šeit mēs arī varam apskatīties paraksta aktivitāti un pielikumā redzēt, kāds ir izveidotais rēķins, ja, un saglabāt, pieņemsim, to rēķinu. Tāpat varam apstiprināt un sākt elektronisko parakstīšanu, pievienot kādu komentāru, un tātad esam izveidojuši rēķinu un arī nosūtījuši klientam. Tātad, jā, arī šeit mēs plānojam pievienot šo realizācijas sadaļu, kuru varēs izvērst, lai ērti var izvēlēties kontaktus vai klientu pasūtījumus vai rēķinus. Piegādātāju rēķini ir ļoti līdzīgi kā rēķini, tāpēc es to jums nerādīšu. Varu atvērt vienu ierakstu. Jā, arī ir pielikumi, ir iespēja drukāt, tātad ir arī apstiprināšanas plūsma izveidota piegādātāja rēķinam. Un vēl parādīšu neapmaksāto rēķinu žurnālus. Jā, šo sadaļu ir ļoti ērti izmantot, lai apstiprinātu klientu pasūtījumus. Varam apskatīt konkrētu klientu un pēc parametriem tātad mēs varam definēt atskaiti. Šeit arī pēc jūsu pieprasījuma var nodefinēt, ka mēs izvēlamies arī uz kuru datumu. Tad pieņemsim un izvēlēsimies jauno klientu. Pārbaudīsim, jā. Tā kā mums vēl nav iestājies maksājuma termiņš, tad mēs šeit neredzam neapmaksāto rēķinu. Bet pieņemsim, ja šim klientam būtu vēl kāds neapmaksāts rēķins, mēs varam arī izvēlēties, ka mēs neapstiprinam šo pasūtījumu un ziņojam to klientam. Tātad, un tas pats ir arī ar piegādātāju rēķiniem. Izvēlamies parametrus un apskatām atskaiti. Ja, piemēram, šeit mēs redzam, ka neesam apmaksājuši laikā visus rēķinus, ja, kas mums ir sistēmā, un varam pieņemt lēmumu vai un kad maksāt šos rēķinus. Pēdējā sadaļa ir bilance. Šeit mēs redzam visus kontu numurus, visu, kā saka, no finanšu moduļa. Tā kā mums testā nav daudz datu, tad šeit viss ir pa nulēm, bet mēs varam apskatīt gan apgrozījumu, gan saldo, un arī nākotnē pēc jūsu vēlmēm arī ir iespējas pievienot dažādas funkcijas šeit, un arī drukāšanas iespējas. Tā tad viss arī tas, ko es jums rādīju, viss ir pieejams šobrīd standard books. Tā kā mums nav daudz laika, es jums nerādīšu. Bet tā doma tāda, ka viss tas, ko es darīju, viss jau ir arī parādījies standarta ERP. Es šobrīd nerādīšu, lai iekonomētu laiku. Un tad, nobeigumā vēlos pateikt, ka izmantojot tātad mūsdienīgus digitalizācijas rīkus, tādus kā Excellent portāls, mūsu produkts, darbinieki var dot daudz lielāku pievienoto vērtību uzņēmumam, jo portāls paveic ikdienas rutīnas darbus darbinieka vietā un iekonomē to laiku, iespējams veltīt uzņēmumu izaugsmai un efektīvākai resursu pārvaldībai. Tas no manas puses šodien ir arī viss. Paldies! Paldies, tev, Erika. Tiešām var redzēt, ka milzīgs darbs ir ieguldīts Excellent portāla attīstībā. Bet saki, lūdzu, es skatos arī starp dalībniekiem ienākuši vairāk jautājumu saistībā par Excellent portālu. Tu jau nedaudz ieskicēji saistībā par papildus vēl uzlabojumiem, kas ir izstrādes stadijā. Varbūt tu vari padalīties tomēr ar mums, kādi ir tās tuvākās vai tālākās nākotnes plāni
Ko mēs varēsim sagaidīt tieši Excellent portālā? Jā, šobrīd notiek ļoti intensīvs darbs pie jauna portāla dizaina arī un funkcionalitātes izstrādes kopā ar ļoti pieredzējušiem ārzemju speciālistiem, liekot uzsvaru uz ātrdarbību, ērtu lietojamību, dažādu filtrēšanas iespēju pievienošanu portālā. Es pati degu nepacietībā, kad jaunais portāla prototips tiks prezentēts mūsu klientiem, jo tas tiešām izskatās ļoti lielisks un funkcionāls. Tāpat strādājam pie tā, lai darbinieks no sava profila var redzēt arī savu informāciju un pievienot dažādu informāciju, piemēram, pievienot OVP vai kādu līgumu, vai pieņemsim tehnisko apskatīju auto un arī uzlikt, pieņemsim, atgādinājumu par tuvojošos beigu datumu kādam dokumentam. Tad vēl svarīga lieta ir mobilā aplikācija, kura šobrīd gan vēl nav publicēta, bet testa režīmā jau lieliski strādā personāla sadaļa. Var veidot, apstiprināt gan uzdevumus, gan dokumentus, pieteikt apstiprināt prombūtni, apskatīt savu algas lapiņu. Ja? Un vēl viena lieta, tie uzņēmumi, kuri lieto analītikas rīkus no FlexBI, tiem tiks nodrošināta integrācija portālā ar šiem rīkiem. Principā portāla iespējas ir plašas, viss atkarīgs no klientu vēlmēm un resursiem, ko viņi ir gatavi ieguldīt. Paldies par nākotnes redzējumu. Jā, noteikti arī gribētu vēl izcelt pāris jaunumus, kas mums ir, runājot par pašu šo te programmatūras versiju. Noteikti gribētu pieminēt arī bankas importa rēķina atpazīšanas nosacījumus. Tad tagad arī ir iespējams nodefinēt pazīmes ierakstu atpazīšanai prioritārā secībā. Piemēram, vai vēlaties atpazīt tikai pēc sērijas numura vai vispirms meklēt pēc pavadzīmes numura, tad savukārt ir atzīme izvēles rūtiņā soda naudas rēķina pirmie, izmantosim realizācijas moduli, pie iestatījumiem maksājuma parametri, tad pēc bankas importa saņemtais maksājums prioritāri tiks piesaistīts izrakstītiem rēķiniem un tikai pēc tam pārējiem rēķiniem. Tad šeit ir arī atzīme, ka sodas naudas rēķini pirmie. Protams, arī detalizētāka informācija ir pieejama arī mūsu palīdzības dienesta rakstā, kur arī runājot par jauno versiju, tad visi iepriekš minētie arī jaunumi tad tiek ievietot arī palīdzības dienesta rakstā. Šeit man tieši ir atvērts arī šis jauninājums, runājot par bankas importu rēķina atpazīšanas nosacījumiem. Noteikti gribētu pieminēt arī vēl mūsu jaunumu, ka šobrīd ir iespējams arī digitalizēt dokumentus patiešo no programmatūras, proti sadarbībā ar CostPocket, ja šobrīd tad izmantojāt varbūt desktop bāzētu rīku, lai varētu digitalizēt šos, pieņemsim, ienākošos rēķinus, tad, proti, aktivizējot arī CostPocket lietotni, mums ir opcija šobrīd digitalizēt dokumentus patiešo izmantojot Standard Books, nevis CostPocket vērt vaļā, un tad iesniegt arī šo dokumentu, vai tas, piemēram, ir ienākošais rēķins vai avans norēķins, tad to ir iespējams arī veidot patiešo no sistēmas. Tad nedaudz demonstrācijas. Šajā gadījumā es izmantotu piegādātājus, reģistri, pieņemsim ienākošie rēķini, kā jūs veidojāt jauns rēķins un ievietojot šo ienākošo rēķinu, tad šeit ir arī parādījusies poga digitalizēt PDF. Šeit arī ir opcija izvēlēties, bet paņemsim tad kādu gatavo rēķinu. Tas varētu būt ienākošais rēķins, kas PDF-ā ir ienācis mums, un izvēlēsimies, ka tas būs nevis kā avans norēķins, bet kā ienākošais rēķins, nospiežam digitalizēt, un attiecīgi fails ir veiksmīgi pievienots. Ja mēs skatāmies tad šo te pašu rēķinu, tad tas jau ir kā pielikums šim ienākošajam rēķinam PDF formātā, un runājot arī par ienākošiem rēķiniem, tas bija 13. novembris, tad tas jau ir ienācis mums sistēmā. Noteikti aicinu izmantot, jo tās izmaksas principā sākas tikai ar 2. mēnesi. Pirmais mēnesis ir pilnīgi bezmaksas, un sākot ar 2. mēnesi tie ir 13 centi plus PVN tieši par dokumentiem, ko jūs digitalizējat. Nevis tur pa soļiem varbūt kā bloks tur 10, 15, 100, 150, bet tieši par katru dokumentu, ko jūs digitalizējat, izmantojot arī šo te jauno funkcionalitāti. Gribēju izcelt arī šajā versijā tādu
uzlabojumu saistībā par viedās kases sistēmas tikitakas integrāciju, proti tad šobrīd tiek atbalstīta arī dāvanu karšu funkcionalitāte. Noteikti tiem, kas izmanto tikitaku un plāno ieviest dāvanu karšu sistēmu, tad noteikti ņemiet to vērā un nepieciešamības gadījumā tad droši sazinieties ar mums. Jaunajā gadā ir plānoti tuvākie pasākumi. Ērika jau minēja saistībā par integrēto biznesa inteliģences rīku sadarbībā ar FlexBI, ka tas tā kā tuvākās vai tālākās nākotnes perspektīvā ir plānots ievietot arī portālā, kas šobrīd ir jau pieejams mums šeit, runājot arī šoreiz rādu no Standard Books versijas, bet varbūt tiem uzņēmuma vadītājiem, kam ir nepieciešama papildus apmācība, kā izmantot šo rīku, tad gribēju informēt, ka 25. janvārī ir gaidāms detalizētas apmācības tieši par šo iebūvēto FlexBI analītikas rīku, kā arī saņēmu pat informāciju, ka arī 6. februārī ir klātienes meistarklase tieši vadītājiem un jebkuram citiem interesantiem. Tad pirmie soļi biznesa analītikā, kur tad varēsiet apgūt dažādas metodas un tehnikas savai biznesa analīzei, kur arī piedalīsies arī citu uzņēmumu vadītāji, kā arī eksperti dalīsies savā pieredzē. Noslēgumā gribētu informēt, ka tiem klientiem, kas izmanto Standard Books, tad jaunā versija atjaunojas automātiski, bet tiem klientiem, kas izmanto Standard ERP, versijas atjaunošanu nodrošina atbalsta partners. 5 minūtes mums ir palikušas tieši atbildēšanai uz jūsu sagatavotajiem jautājumiem. Skatos, ka ir ienākuši vairāki, vai, Ērika, mēs varam atbildēt uz pārējiem? Skatos, ka tie jautājumi vairāk ir adresēti tev. Varbūt sāksim no Nellijas, tad jautājumi, kādas darbības būs jāveic, kad darbiniekiem, piemēram, bija ieplānots atvaļinājums un portālā tas bija apstiprināts, un pēkšņi cilvēkam sākas slimības lapa tieši atvaļinājuma laikā. Kā rīkoties šādā situācijā? Jā, ir jāatceļ atvaļinājums un jāpiesaka jauns prombūtnes veids slimības lapa. Un tajā brīdī, kad tiks atcelts tas atvaļinājums, tad arī varēs apstiprināt pašu slimības lapu. Vai PVN numuru derīgumu pārbaudīt arī var portālā? Šobrīd nevar, bet īstenībā tā ir ļoti interesanta ideja. Un, manuprāt, mēs ļoti gribam uzklausīt, protams, arī klientu vēlmes, jā, un es domāju, ka nākotnē mēs noteikti varētu ieviest arī to. Jā, tad informēšu, ka uz visiem jautājumiem atbildes jebkurā gadījumā tiks sniegtas, apkopot jūsu visi jautājumi, un jums tad arī tiks nosūtīti paši jautājumi un arī atbildes. Edgar, skatos, ka daļai jau atbildējām uz tavu jautājumu saistībā par to, vai portālam ir plānota aplikācija. Jā, tad Ērika minēja, ka šāda aplikācija faktiski ir, bet vēl nav publicēta. Ieraksts noteikti būs pieejams, lai arī jūsu kolēģi varētu apskatīties arī šo jauno webināru. Kādās, Ērika, varbūt idejas paredzēt mobilā aplikācija? Gan iOS, gan Android. Jā. Abās mēs arī testējam, jau tikai tas, ka nav vēl pieejams mūsu klientiem. Tas. Labi, un noteikti arī skatos Edgaram ir ieteikumi, nevis ieteikumi, bet arī jautājumi vairāki, kad varētu būt iespējams datus sortēt, kārtot atbilstoši alfabētam. Kā mums ir ar to? Pie tā mēs arī strādājam, jā, tātad ar tiem mūsu dizaineriem, jā, viņi šo funkciju šobrīd izstrādā, jā, un tā būs ļoti drīz pieejama, jā, jo tā ir ļoti svarīga. Par darba grafikiem, jā, es domāju, ka tur arī tās iespējas ir, un galvenais ir tā kā notestēt, vai tas strādā portālā, bet noteikti, ka tieši pamatiem var veidot grafikus. Tā, varbūt paņemsim vēl kādu jautājumu, vai inventarizācijas arī varēs veikt ar aplikācijas, respektīvi, aplikācija būs iespējams veikt inventarizāciju. Kā mums būs ar šo? Noteikti nebūs tuvākajā nākotnē, bet noteikti nākotnē būs pieejams. Ceru, ka šī stunda paskrēja jums tikpat ātri kā mums. Šķiet, ka ļoti liels darbs tiešām ir ieguldīts Excellent portāla attīstībā. Noteikti tiem, kam ir tikai plāns, varbūt izmantot un ieviest šo portālu, kas nebūtu vairs nav kā personāla pašapkalpošanās rīks, arī Ērika minēja, ka tomēr arī runāt arī par realizāciju, ka šim arī nolūkam būtu paredzēta šī
pārlūkā bāzēta versija un arī aplikācija. Es teikšu vēlreiz visiem paldies, kas atrada laiku pieslēgties. Noteikti tiekamies arī nākošajos webināros. Paldies jums liels! Vislabāk! Paldies!